Vai jūs atceries to brīdi, kad vispār sākāt interesēties par basketbolu? Kad tas viss sākās un kā? Nu, tas sākās Talsos vēl. Es nepateikšu, kurā gadā, bet vēl bija PSRS. Un vēl Helmans spēlēja. Uvs Helmans spēlēja, viņš ir talsnieks, viņš spēlēja Talsu komandā, jā. Un sacensības bija ar Lefu Tals sportnamā. Un tā sākās, un tad mēs pārbraucam, šeit uz Ventspilī sākām dzīvot. Principā Ventspilī mēs arī uzreiz 98. Jā, uz momentu. Momentā jau noķēram tādas spēles, bet jau 99. jau regulāri gājām. Un tāpēc mums bija brauc no Jelgavas, tur 2 Buškevici, jā. Tam Buškevicam, basketbolistam, tie brauc, meita brauc uz nots, un tā viņi atbrauc parasti, tam mums vēl tāds liels viģiks bija. Mēs ieslēdzam pie televizoru, jā, un braucam uz basketbolu, to ierakstam, noskatāmies basketbolu, braucam mājās, šite visu uz grīdi, ieslēdzam viģiks, vēlreiz noskatās, un tie naktī brauc uz Jelgavu. 2-3 tā vien katrs Sabila, Tals, Jelgava, Rīga, tie parasti mums te ciemieni. Tagad vairs nav tāda, viss kaut kur paklīduši bija. Arī nav vairs tie skatītāji tādi. Teiksim, ka mēs bijām pionieri, tad tur bija zāle, ka nebija vietas, kur apsēsties. Tagad tā. Bet kā jums liekas, kāpēc tā ir tagad? Es nezinu, varbūt. Nezinu, vai cilvēki kaut kā, basketbols, kaut kā, es nezinu. Ir tāds reizes, ka kaut kas cits notiek, ja, kaut kas, vai, teiksim, futbols, vai tur Lechalē kaut kas notiek, bet, Vairs nav tā, kā kādreiz, tiešām, tad bija līdz augšai un pie durvīm viss tur stāvēja. Vienreiz bija, es atceros, 3000, vai nebija, tā kā pionieri bija. Tā parāds prasa, jūs ies uz basketbolu. Tā jau basketbols šodien nenotiks. Mums parasti tā... Tagad zvan, ka aizved mani uz basketbolu. Ja parasti jau tā, ka mēs atbrauksim pie tevis, pie jums atbrauksim. Es saku, mēs nebūsim mājās. Jums taču tas basketbols, jūs jau bez basketbola nevarat. Saku, ka nevarat. Tas zvan, redzēju. Tagad jau vairs principā nav tā, kā agrāk bija, ka kaut kādas spēles, ja, ka brauc no Rīgas un televīzija, viss. Kur tev uz Ventiņiem brauks? Rīgas ir Latvijas televīzija. Bet kas tur ar tiem pionieriem bija? Daudz varbūt nezinās, kas skatīsies. Uz pionieriem bija tā, ka bija spēle, ja nemaldos, ar Zviedriem. Tas bija, kurš gads es neatceros. Un liela afiša. Un bija tā, ka vajadzēja pārģerties skatītājiem. Tas Arns arī bija, ja, tas, kas vadīja tur. 70. gadu stilā. Un viss, un tagad domāju, nedēļu mums bija jādomā. Domājam. Un man ienāk prātā, zinu, ko pa pionieriem. Leons vēl sākumā, nē, bet es tā iekarsos. Bet ko tad mēs ģērbsim mugurā? Mēs tagad sākam staigāt pa tiem veikaliem. Un tāds piedzīvājums. Kumpaļu veikaliem, meklēt to. Un es redzu, tādu īsu, tādu svārceņu. Goferetu. Un es vēl tā pielieku to klāt. Jūs sev? Es saku, jā. Kurš kā klaus. Un Marka Bikses Leonam, un tad augšā bildīts. Pirkt garās bikses, ar šķērēm nogriez nost, un no tām, kas palika pār, tur uztaisīja tās štricels ar tādām lielām baltām pokām. Bet bunziņas tagad vajag. Bērndārzā dabū bungas tāds mazīgs. Viņš netiek viņam Uzkarīnai kaklā uztaisīja tos puļķis garās. Tā viņš bet tad jau, ka mēs
nācām iekšā, tā jau bija tāda kliekšana. Pionieri, ka nāk, jo pārējie tur kaut kādu ģitārām un kaut kā zolīdi, bet mēs bijām tā uzģērbušies. Un tad jau Juris... Baltās zeķis tāds bija. Jā, un tās tev šļuka zeme. Tā kā jūs esat arī fani pionieri arī pa Nē, īstam. tā bija, tā arī zvanam, kaut gadiem. kur es zvan, teiksim, ja, vai kā. Zvanu uz turien te pionieru, uz kases vai tur uz administrāciju, vai tad tie jau zina, kas tie tādi. Nu, kā jūs vērtētu tagadējos fanus? Nu, jūs arī paši, ja godīgi, tikai nesen uz A sektoru pārcēlāt. Jā, bet mēs jau vienalga arī tur kliedzām un Tur mēs pļāvām. visu laiku bijām, ja, nu, mums jau, tad, kad mums uzdāvināja Karogi to, bija un- bezmaksas abonementu, ja, mūži, ja teiksim. Mūži. Es biju Jā, un, svinota. nu, mēs pamēģinājām vienreiz pie tiem faniem, ja, nu, paskaļbišķi, ja, nu, davai, tad mēs paņēmām tās vietas, bet tagad nē. Kāpēc mēs aizgājām, ka tie mazie bērni tur skraida? Skraidu man viņi jānoķer, lai nekrīt un Un tā mēs aizgājām, labi, un to labāk. mūža abonementu interesanti bija arī. Es biju tik tur salauzusies un saģipsēta, un es te guļu. Un skatāmies, viena mašīna iebrauc sētā, otru un kā pārā, Raus. Un viņam tāda liela, Žodzīs abi, jā. liela, tāda kaste ar baigo banti un tā. Un nāk šitā iekšā. Un viņš apstājās un tad dāvināja mūža abonementu mums. Un televizoru. Lai guļot, 6 mēneši gulēt. 6 mēneši man bija saģipsētā jāguļ un to uzdāvina. Bet kā tad bija, tad vīrs gāja viens pats pārstāvēt ģimeni uz spēlēm vai? Nu, vēl labāk bija. Nē, Pēdiņās man nē. no Rīgas, no traumām atved mājās, un man jau atskrien ar ratiņiem pakaļ, un ar ratiņiem man aizved. Raus atbrauc toreiz ar 2 mašīnām un paņem man iesturu. Un man ar ratiņiem aizved. Un tāpat Leona, vai ne, ka slims bija tāpat tās ar ratiņiem uzreiz momentā. Bet tad jau sanāk, ka tikpat kā neviens spēli nesat izlaiduši. Nu, tikai tāds, principā, varētu būt, gandrīz, kaut kādu varbūt tādu, Uz ka mums pirkstiem kaut kur saskaitīt citur var. Nu, teiksim, ka mēs kaut kur bijām tālāk ceļojumā, ārzemēs, kaut kur, jā. vai ne? Jā, tāda. Tas un, nu, reti kad. Jo tad mums ir aizņemti viens, zinām, nekāpēc. Tad citu, kāda ir tie rituāli spēles dienā? Šeit Nē, nu, mājās. Sarmītai es nezinu. Viņai it kā nav tāds, bet man jau ir, es jau biju. Kāda vienalga, Man vienalga, es eju dušā, pirms spēles man ieiet dušā. Ja nu maz, ka viss grēk. Lai var kliegt. Tas rituāls laikam. Fanu krekli, kaut kādi gludināšana vai kaut kāds ēdiens, varbūt speciāls tiek taisīts. Nu, kafija vienmēr. Cik Bet, reizes man kabatāja nervu zāles un validols, ja es pa daudz savļaus to. Vai ka pēgili jāskrien liedu validu. Parunāsim par spēlētājiem. Kas ir bijuši, teiksim, mīļākie spēlētāji visu šo gadu laikā? Sāksim varbūt ar tiem pirmajiem, ar tiem laiku pagātnē. Un tagad, kas ir šajā komandā? Mūžnieku Kārļa vadītie. Nē, nu kas bija? Bagātskis. Buškevičs, jā. Ka viņš aizmet to milzīgo metienu, kāds no otras Slovācijas. laukuma No gala. otras laukuma gala pāri visam un iekšā. Nu, tas tāds, kas paliek tā uz mūžu. Nu, Purns arī bija, Purns jā. bija tāpat, jā. Skirīts mūsu. Skiri. Un kā pirmo, no to kreklu, es te guļu slima. Un Skirīts atbrauca sievu un bērni, tad viens dēliņš bija un krekls lielais. Lielais krekls tur augšā būs. Un Skirmāns un Sarmītei un
Tas bija pirmais. Nu, kas vēl bija tāds labs spēlētājs? Blūms bija. Blūmeņš. Arī mums kontakti bija, viņi arī viens rekls ir. Un tāds. Nu, viss ir mīļi bijuši. Un tāpat ārzemnieki, kādi tik nav, kādreiz ar kājām samīļojas. Abi strēlnieki, tie talsnieki, mūsējie. Tagad komandā, par ko varbūt tāda lielākā līdzjūšana vai kam? Tāpat Kārlis, kā es gāju. Šogad, pagadīt, šogad varētu teikt tā, kas vienbrīd Zaķim gāja. Ļoti labi pat gāja. Nu, kaut kur pēdējā spēlē viņš kaut kas nebija. Jā, tāds. Jā, kā? Kas tur vēl? Kas vēl no mūsējiem tāds? Kas tavs draugs tur bija tas? Kas tev patīk? Aha, kas tagad atklāsies? Laks. Laks. Laks man patīk. Nu, mēs pa visiem mūsējiem, tajā mums iekšana ir un līdzdzīvošana, un ja neveicās, nebija. Izmisuši esam. Pagājuši gadu vēl Bērziņš bija, Arturs, tas bija arī tāds, arī krekliši augšā. Cik tā krekliņi ir sakrāti? Mēs neesam skaitījuši. Šogad ar kāds aizrunāts? Es neesmu aizrunājis vēl. Bet, to mēs izdarīs. Varētu jau sievai sarunāt simpātijas krekli. Mēs jau tā, ka ejam garām, tā jau sarīļojamies. Bet kā ir tie basketbolisti, jūs arī zini? Nāk ar jums runāt? Obligāti, pat pilsētā veikalā. Visi smaida un roku dod. Nu, varbūt tie pilnīgi jaunie. Tagad ārzemnieki ne tā, jā, bet arī bija, kas bija. Arī tāpatās. Četmens bija, kad bija, jā. Es viņam prasu, kā iet? Labi. Varbūt tad nobeigumam tāds tā kā aicinājums, lai tie cilvēki nāk uz to basketbolu un kāpēc. Un tad mēs uziesim augšā paskatīties uz jūsu īpašo basketbola svētnīcu, kā es te dzirdēju. Es nezinu, ko var ieteikt cilvēkiem. Nāciet. Jo līdzjūtēji sastais laukuma spēlētājs. Un ja tur ir tukša zāle, ja teiksim pustukša, nav. Galvenais vajag tas skaistos troksts. Jā, tā emocija. Es domāju, ka vairāk vajadzētu piesaistīt skolnieks. Un līdz ar to arī tam jau bija vien brīdi, ka viņiem tur augšā bija tas, kā viņi saucas, tas panti jaunie, jā. Bet tur jau principā neviens nenāk. Un arī paši spēlētāji bija, kad beidzās spēle, viņi ārkārtīgi pateicīgi un cits atnāk pilnīgi tev samīļotā, kā Skirīts Arman, vai ne? Vai nāca un sabučoja, un tas tā, viss tā. Apusēji vairāk jābūt, jā? Vienkārši varbūt pa slinki, daudz arī uz ārzemēm aizbraukuši, varbūt pa televizoru vairāk un savu datoru paņem vairāk laiku. Bet, savu reizi varbūt pusi varbūt ne, bet savu trešo daļu tikai ir tik, cik salīdzinot bija. Tad bija tiešām pienāks. Nu tad ejam augšā? Tā ir viesgrāmata. Uz akmeņiem, jā. Tur ir no Amerikas, tur ir no Austrālijas, un kas tik nav bijusi.
Gatavi kaujai.